Sakari, mīļie sakari, kas notiek Supernovā. Račam jāiet pensijā, nav oriģināla dziesma. Tas tāpēc, ka mēs cenšamies iztapt. Jo redz, viss notiek caur sakariem. Žūriju ziepēs. Protams, nu, šeit man jācitē mūsu viedokļu guru Andris Kivičs, kurš vienā no saviem tvītiem bija pateicis, ka atceries, ja tu kādu vērtēs, tevi arī vērtēs. Un te ir cilvēks, Sofija Lauka, ir novērtējusi diezgan briesmīgi mūs, protams. Jāiet pensijā, man jāpagaida vēl kaut kādu gadu, es jau arī aiziešu, nekur jau es nepazudīšu. Liena Šomase, sviests, nekā personība, bet kas ir Marta Grigale vai Paula Dukure? Atkal blatu sistēma, ne mūzika. Esmu vīlusies LT Supernovas žūrijā. Ar Lienu mums bija pēc tam tādu garāku sarakstu, un mēs tur mēģinājām saprast, kas īsti Lienai nepatika. Bet tad mēs secinājām, man liekas, ka Lauris Reinings vai kas man pateica priekšā, ka šeit gan Liena piedod, bet arī pēc šī nevar saprast, vai tev patīk Paula Dukura vai nepatīk. Beigās mēs tā kā mēģinājām izsecināt, ka Lienai, pat cik Paula Dukura ir pasniedzēja Lienas skolā, tad visdrīzāk viņi tomēr aizstāv tā kā Paula Dukura. Tad Lienas došanās arī mums kļuva skaidri. Līga Liepa. Ak, šausmas! Gluži kā Saeimā, jau gadiem vien un tie paši ģīņi, tās pašas sliktās angļu valodas izloksnes. Ja gadiem mēģina tikt starptautiskā konkursā, tad angļu valodai jābūt perfektai un dziesmu vārdiem daudz maz sakarīgiem. Nē, es Līgai, protams, varu piekrist, ja vismaz tas tvīts tāds konstruktīvs. Jā, tev paldies, Līga, ka tu izsaki savu viedokli par ģīmi. Tas tā briesmīgi varbūt skan. Bet, ja runājam par sliktās angļu valodas izrunu, tu paklausīsies Eirovīzijā to lielo, kas tur, es nezinu, cik tās dziesmas tagad piedalās, 50 vai cik. Tur katra otrā dziesma, diemžēl, nav, jo tas ir normāli, mēs jau neesam angļi un amerikāņi. Manas domas šoreiz tiešām saskana ar balsojumu rezultātiem. Gan pirmajā, gan otrajā balsojumā patika tieši tie, kuri iekļuva pusfinālā. Vispār astotniekā ir gana daudz labu dziesmu. Būs labi. Redz, ir kaut kāds pozitīvs domgrauds visā tajā. Un tas laikam uz to pozitīvu arī esam noslēgušies. Kā visai kārtīgām sarunām, jānoslēdz uz pozitīvas nots, un paldies Vī, kurš to izdarīja. Kaut kā tā.